Nu, ko, dāmas un kungi, cienījamie skatītāji, sveicināti manā darbnīcā, kura ir pabeigta, varētu teikt, 90%. Kāpēc 90%? Tikai tāpēc, ka mums vēl šeit būs storage, kur mēs glabāsim koku materiālus. Bet kopumā iziesim visam cauri, fiks paskatīsimies, kas ko kā, un tad es beidzot esmu dabūjis zāģi. Izpakosim zāģi un paskatīsimies, kas viņš tāds ir, kā viņš izskatās, uz ko viņš vispār ir spējīgs. To mēs runāsim citā video. Wow! Tiešām esmu piekavs, bet labs darbs, kas padarīts. Tātad, kā jūs redzējāt, ir 6 metri garš darbgalds. Nosūcējs vēl būs jāpiestrādā. Šeit zāģis var pārlikt kā gribi, tāpēc ir tās atstarps uztaisīts. Piemēram, zāģi pārlikt tālāk, un tad tu vari ievēlēt kaut ko garāk. Jā. Tad šeit kā būs, nebūs šis zāģis, bet būs lenzāģis, un galā būs mazā slīpmašīna. Un nosūcējs mums būs jāsačinī, galā jāuzliek. Šāds te būs nosūcējums. Un šeit pagaidām noliku šo brīnumu, jo negribēju viņu pārāk augsti. Gribējās, lai viņš ir tā, lai forši strādāt, jo man būs jātais daudz paliknīšu. Bet šeit es domāju, ka šeit mēs iestrādāsim stacionāru frēzi, jo stacionāra frēze man uzskatījumā būs daudz labāk, priekš ļoti daudz paliknīšiem nekā tā. Un šeit mēs vienkārši uztaisīsim apakšā visur durtiņus, jo tur vēl ir jāizšķiro. Pagaidām viss ir vienkārši tāpat salikts, lai nemētājās pa kājām. Nolikšu telefonu statīvā un mēģināsim izpakot zāģi. Protams, kad šis tas vēl ir palicis, kā materiāla glabātuve tādā pusē, kur ir sildītājs, tur būs jātaisa plaukta, viss pārējais, bet galvenais ir tas, ko man vajadzēja, lai es varu taisīt paliknīšu, man ir jāuztaisa pasūtījums 1500 poundu vērtībā. Tas ir nenormāli liels pasūtījums. Jo tāpēc man vajag zāģi, biezumeni šo zāģi, slīpmašīna, frēze un rokas slīpmašīna. Tas viss man ir. Bet, jo man svētdien ir jāsāk strādāt obligāti. Šeit saliku vienkārši, lai nemētājās. Reāli klampi, kas ir, spīles vai kā viņas ir sauc. Visi pārējie, kas vienkārši par rokai, kas tiešām ir vajadzīgs, lai nav tā, ka kaut kur LRAtā ir. Un šeit, jūs redzat, ir liela rūma, tiešām normāla rūma. Tad zāģis, es domāju, ka būs šeit. Uztaisīsim galdiņu ar ratiņiem. Tādu zolīdu varbūt apakšā, tur kaut kāds skapīts, kaut kas tam līdzīgs, lai normāli varam strādāt ar to zāģi. Jo tad, kad vajag kaut ko garāku zāģēt, būtu super. Jā. Mēģināšu taisīt tā, lai zāģa augstums ir kopā ar galdu. Jā. Tikai tāpēc, ka ja man ir kaut ko platāku, es, piemēram, šitos arī vispār uz ratiņiem varētu uztaisīt. Tad vienkārši biezumeni paņemam malā, jā, piemēram, no šejienes līdz šejienei man ir 2 metri. Jā. Es vienkārši paņemu 2 metri reiz 2 metri un es varu droši močīt. Jā. Pa zāģi zinu, tūlīt teiks, kāpēc tādu sūdu nopirkt, kam tas ir vajadzīgs. Jā. Manā uzskatījumā tev nevajag baigi dārgu zāģi. Tikai tāpēc, ka es personīgi tieks atceros arī nopirkt zāģi par 1000 poundiem. Jā. Un tam zāģim bija mazāk jauda nekā šim zāģim. Jā, viņš bija labs, viņam bija liela darba virsma, jā. Viņš aizņēma daudz rūmi, tas ir mīnus. Bet tajā pašā laikā nosūcējs viņam bija galīgi čeres žopu, tikai tāpēc, ka viņš nevāc tās skaidrs tā kā vajadzēja. Pat ar manu šito labo nosūcēju, viņš nevāc tā kā vajag, jo viņam tas kaut kas tur nebija kārtīgi izdomāts. Caurumiņš sānā bija tāds maziņš, kaut kāds centimetrs tikai, jā, kur iet asmens iekšā. Tāpēc tas nebija baigi labais variants. Man beigās bija jābrauc pakaļ zāģim. Tikai tāpēc, ka man viņi nepiegādāja, bet, tas būtu mazākais, mēs viņu esam dabūjuši. Ko mēs tagad darīsim? Mēs viņu, draugi, izpakosim. Lai es te nečaukstinātos un nebojātu jums skaisto skatīšanos, jā, tad pātrināsim šo procesu. Un paskatāmies uz šo skaistu zāģi. Let's go!
Ja godīgi, pirmais iespējas par zāģi, wow, tiešām wow. Nebija gaidījis, kad viņš ir tik labs. Vismaz izskatās labs. Tad baigi labā feature, kas šis, kā jūs redzat, staigā. Paplašinam darba virsmu jau automātiski uzreiz, bet ir viena feature. Šis ir uzlikts otrādāk. Tad šis mums ir jāsamaina. Es sākumā nesapratu, es domāju, kad es kuku esmu vai kā. Bet šis, cik es saprotu, nāk šādā veidā. Es tikai neko nesavalstu. Te var piereglēt tās skrūves un šādā veidā un uz šiem klipsīšiem nofiksējam. Tad jums ir normāla darba virsma. Wow, tiešām. Un ja gribat viņu tādā veidā, tad ir atkal jāmaina atpakaļ, cik es saprotu. Vai vienkārši uz sāni jāpaceļ? Jā, vo. Šādā veidā var uzlokt viņu augšā un močiem. Tas ir vienkārši nice. Tas te ir nice tikai tāpēc, ka viņam ir dual fence reāli. Viņam katrā pusē ir. Mīļi problēmas būs šeit, jo tur ir smēra, bet to var tīrīt. Un šitais jau ir super. Paskatāmies tuvāk, mēģināšu parādīt un izskatīt, kas kaut kā, cik nu es sapratīšu. Kā jūs redzat, šis ir super, jo šeit ir. Un arī otrā pusītē ir. Fiksējās ar šo. Kā jūs dzirdat. Tad šitais ir itī labs. Un šo vienkārši aizlokam šeit, un viņš nofiksējās šeit, kā jūs redzat. Šīs vietās viņam ir jānofiksējās. Super. Viņu var atstāt gan šī pozīcijā, gan šī pozīcijā, kā jūs redzat šeit. Tas ir nice. Virsma, nezinu, izskatās kā čuguna. Nav plānais metāls, kurš lokās. Tas jau ir afigena. Jo es nebiju pārliecināts par viņu, bet man daudz ieteica ņem. Tad nākušais, kas man patīk. Šitā feature apakšā knibulīts. Un skatāmies. Voilà. Darba virsma jau atkal palielinās. Tas te ir reāli cool. Un apakšā knibulīts. Nofiksējās. Šeit jūs redzat šo, jā, tad, ka redz. Jā, šīs nofiksējās. Šitā vaļā, izvelkam ārā un šeit nofiksējās. Nāc, pozīcijā. Tad vēl viena feature, kas ir cool. Šis vienkārši noņemās. Bet kas man patīk? Šitais. Redzat, cik vienkārši. Un jūs redzat, ka normāli. Cik mūsu zobi ripai? 48. Perfekti. Kā jūs redzat, iekšā ir lielākā daļa no metāla. Šeit viss ir, ja? Šeit ir metāls. Šeit arī visur tur ir metāli. Šis, jāskatās, tas ir raimīgi nazim. Buļoviens. Es jau esmu priecīgs, draugi. Bet šitais ir cool. Tiešām tā feature ir rītīgi labi. Tikai tāpēc, ka tu viņu ieliec, kniblīt apakaļ un viss. Jūs redzat, viņš nenāk ārā. Tad tā ir cool feature, šitā ir cool feature, tā ir cool feature. Un, kas vēl? Skatāmies tālāk. Šeit ir atslēdziņas un šeit apakšā ir ielikts šis, kā viņš sauc, ir jūsnāja. Kāpēc viņš tā jāiesūģē? Šis ir ielikts. Tas kā standarts. Man liekas, ka visiem zāģiem nāk. Bet šitais arī labs ir. Cik nu viņš būs labs, to mēs paskatīsimies. Viennozīmīgi. Domāju, visu. Viņš pat nakšs dzirdas. Wow, tas ir labs. Viņš pat nakšs pa grādiem 90, 75, 60, 65. Wow, super.
Tas arī varētu būt diezgan labs, tikai tāpēc, ka parasti viņš izslīd tev tas leņķis, bet ja viņš nofiksēs pie pareizā leņķa, ja, tad tur pēc būtības vispār nekādai kustībai nevajadzētu būt, kas ļoti atvieglotu taisīt, piemēram, dēlīšu. Ja. Paskatīsimies, kādam kustība ir. Kustība vienīgais ir, kur jūs redzat šajā. Bet tajā pašā laikā liekam viņš šajā pusē un nebūs kustība. Tas būtu mazākais. Kas mums vēl šeit ir? Šeit leņķim. Jā, mainam leņķi. Tas izskatās diezgan labs. Lai nofiksētu, tikai grūti nofiksēt uz vienu roku. Nu, kopsumā, es jums teikšu super. Kas jums nāk līdzi? Šitie pribambosi, oglītes, normāls ogus, uzskatu. Tiešām labs ogus. Instrukcija, stiks un viss. Un šeit ir it kā izdomāts kaut kas tāds, nu, tas čalis teica, tas gan nav foršs. Kā jūs redzat, baigās, vai ne? Tikai tāpēc, ka es nezinu, ko tur var darīt, bet nu, tas tā ir pa kaut ko tur likt, nav nejausmas. Un nosūcējs mums ir, nosūcējiem izskatās kaut kāda 60 struba. Kā jūs redzat? Nē, nu izskatās diezgan tāds zolīts. Motoriņš izskatās maziņš, bet tas, kad ir, nu nav tas plasmas. Beigās pateicu jums čuguns bļāvēts un būs plasmas kaut ko padaudzīt. Nē, ir metāls. Tiešām reāli kā čuguns. Tavs domas. Es zinu, ka daudz teiks, vai kāpēc tādu sūdu pirka, bet nu, izskatās, draugi, tiešām par to naudu, par ko es viņu pirka, daudz labāk nekā citi zāģi. Un šis mums šeit kaut kā nāk tādā veidā virsā. Tas iet tur. Ļoti grūti kaut ko darīt, kad telefons ir rokās. Tas, ka zāģis tagad ir tik augsts, un pēc tam man ir grūti. Tā. Viens iet tur, otrs iet. Viņi kur. Šitā. Nu, viņš ieliekās iekšā, viņš nolaižās lejā. Un, ka jāskatās, kā ar to regulēšanu, kā būs. Jā, tas vienīgais. Tad, kad šis ir virsū, tu nevari regulēt augstumu. Viņš neļauj, viņš atdurās. Tas būtu mīnus. Bet tā kopumā tas būtu mazākais. Izskatās jau tiešām izskatās labi. Kas man patīk? Man ļoti patīk šis. Man ļoti patīk šis. Un starpas ir, nu labi, tas tur būtu mazākais. Šis pats par sevi, bet šis, kas staigā ārā, tas man arī ļoti patīk. Tiešām, ja godīgi, uz doto brīdi es esmu ļoti, ļoti apmierināts ar visu šo pasākumu. Bet paskatīsimies, kā būs, kad es sākšu ar viņu zāģēt, jo man būs jāzāģē daudz, ļoti daudz. Es jau varu sagatavot un pārpētīt, vai viņš pareizi rāda. Uzliksim. Pārpētīsim. Šito visu feature varam īsumā mainīt. Bet nu, tas būtu mazākais. Mans galvenais uzdevums ir jums parādīt, kas kaut kā. Un vai es ar viņu esmu apmierināts. Jo izskatās jau diezgan labi. Tad tā, jūsu domas par šo zāģi. Kad būšu ietestējis, kas kaut kā, sapratīšu vēl, kādas features viņam ir, ja tur kaut kas vēl ir, kādu mīnus, kas kaut kā, tad uztaisīsim apskatu par šo zāģi. Un uztaisīsim apskatu arī par biezumu, bet uz doto brīdi 1800 vati, jā, ir tiešām ļoti labi un līdz 8 cm zāģē. Man nebūs tik biezs, man būs 6 kaut kur, jā. Bet, nu, ja būs arī 8, tad es tādu iespēju izmantošu viennozīmīgi. Tāpēc, paldies, ka skaties, nospied laiciņu un tiekamies jau nākušajā video.